Tā viss filmējam, visus. Itāļu braku, seteru, košu seteru, angļu seteru, oveņu putru suni un izstādāja no Ungāru vīzu. Šajā izstādē dalībņiem arī asfaltainā Ungāru vīzu. Vakar mēs viņu redzējām arī Vilijā, bet šodien mēs redzam tikai izpalvaino Ungāru vīzu. Šiem arī pie mums nofilmēsies visu, ko tu saki. Ir tiešām ļoti labi šīs šķitas pārstāvis. Aktīvi nodarbojās ar medību darbu. Tā es domāju, ka šīs filmas kļūs ar vienu populārāk. Tagad sev kustībā demonstrē Vējmārietis. Arī tāpat kā iepriekšējā grupā viņi ļoti labi uzstās, jo, protams, medībās. Exemplari demonstrē. Nākošais ir Lūdzu Seters. Pārstāvjiem. Nu kā? Trīs veidi seters. Šodien jūs redzat visus trīs. Šis ir Lūdzu Seters. Nākošais būs Gordons Seters. Tas ir pats tāds smagākais no seteru grupas pārstāvjiem. Nezinu, ko viņi darīja. Nākošais vēl tiek vērtēts kustībā šāniem. Ļoti uzticīgs tādā saimniecībā, vai labi skrienu, vai pietiekoši ātri skrien. Elegantākais no seteriem, mazākais no seteriem, angļu seters. Arī vieglas brīvas kustības, labs temperaments, lunci nastīti, apmierināts ar visu notiekošo. Oveņas putnu suns, retas šķirni. Varbūt es kļūdos, bet manuprāt, šis ir vienīgais pārstāvis. Varbūt arī vienīgais, bet tāds noteikti pie mums nav daudz. Arī tāpat kā sestā grupa, Latvijā nav daudz šīs pārstāvi. Daudz ir sastopami vairāk Francijā. Šī ir viena no lielākajām. Sestā iepriekšējā grupa ir viena no lielākajām. Šķiras tur atšķirās dažas tikai ar krāsojumu, dažas varbūt ar pāris centimetru augumu. Un tātad sev demonstrē Ungāru vīšla. Tā ir arī šīs grupas konkursa dalībniece. Nostāda viņas viss kā. To tiem paliek šitie. Paldies, tiek pateikts Oveņas putnas sunim un seteram, un eksperts ir gatavs izdarīt savu izvēli. Tā vietā ir Vējmārietis, kas ir Latvijas jaunais čempions, Baltijas jaunais uzvarētājs Deizija Brondal-Kanargau, īpašniece Logina no Latvijas. 4. vietā ir seters Krievijas čempions Redgrejs Maglia Dello-Laponija, īpašniece Volkova no Krievijas. 5. vietā izpalvaino Ungāru vīzu un Latvijas jaunais čempions īpašniece Grinharda no Latvijas.
vietā ir Andris Sekeris, Krievijas čempions Silver Pom Josef Lainspārt, īpašniece Bakinama